tāpat ļoti svarīgi ir atsildīšanās process, kas arī bieži vien liekas nav tik svarīgs, un mēs varbūt uz viņu noslinkojam, liekas, nu jau es esmu gana saguris, un man vairāk neko nevajag. Un metam plinti krūmos un iet mājās. Bet jāatcerās, ka ķermenis ir pastrādājis, viņā ir radušies gala produkti no fiziskās slodzes, kurus vajadzētu arī no muskuļiem dabūt ārā. Nu, un tur atkal ir speciāli vingrinājumi, ar kuriem atsildoties mēs varam nomierināt gan sirdsdarbību, gan arī iztaipot muskuļus, izspiežam no muskuļiem ārā nevajadzīgās vielas, plus arī iegūstam muskuļu elasticitāti, kas ir absolūti nepieciešama, lai pēc tam nesāpētu muskuļi, nesāpētu cīpslas un arī nenotiktu muskuļu saīsināšanās, cīpu saīsināšanās, kas pēc tam var radīt traumas. Pie iesildīšanās daļas vienmēr vajadzēja mums dinamiski iekustināt muskuli, iesildīt, lai pātrinās vilmaiņu un muskulis ir gatavs skrējienam. Tad atsildoties mums jau ir nepieciešams šo stiepšanu veikt tādu garāku un ilgstošanu un lēnāku. Vairs nav tā dinamika. Protams, arī jau skrējienu jau nobeidzot mums noteikti nevajadzētu strauji apstāties un sākt stiepties, bet vēl veikt varbūt īsu aplīti, savu 100-200 metrus, paskriet lēnā rikcītī, tāpat kā arī uzsākot, lai sirds nomierinātos, lai ritms samazinātos, var arī izbaudīt, izjust pats, kad jūt, kad ir sirds ritms atkal atgriezies normālās stāvoklī, ap kādu varbūt pat ir 100 sitieni vai mazāk minūtē. Nu, tad sāksim ar ikras stiepšanu, paturam. Vismaz vajadzētu turēt kaut kādas 20 līdz 30 sekundes noteikti. Ja varbūt, ka mums ir vēl stīvāk šie muskuļi un varbūt kaut kāda dziļāka problēma, tas stiepšanas ilgums varētu paildzināties pat līdz 90 sekundēm, līdz pusotrai minūtei. Noteikti vajag izstiept arī ne tikai ikru garo daļu, bet arī īso. Tad mēs caur vienu celi, uzspiežot ar roku var te vēl virsū, lai palielinātu to spēku, pēdri pie zemes. Noturēt vienu, pēc tam otru, un atkal tas sekundžu laiks ir tāds pats no 20 pat līdz 90 varētu būt. Tālāk pāriesim uz svarīgo skrēju muskuļu stiepšanu, kur vajadzētu censties ar tādu ceļu kopā un pavilkt vēl nedaudz varbūt uz atpakaļ, iestiepjot priekšo grupu, paturot atkal tās pašas sekundes, vienu, pēc tam otru, tad izstiepsim aizmugurīti, varam izmantot mežā koku kaut vai. Vienu, tad otru kārtīgi, tad sāna muskuļi, iestiept gūžas, pieaudzēju muskuļus. Vienu, pēc tam otru. Sēžas daļa mums jāizstiep obligāti. Droši nāksies pret koku atstutēt visu vēl klāt. Pamēģinu otru. Iestiepjam, turam. Tas pats atkal bija dinamiski, bet tagad ir statiski jāpievelk. Ja vajag pieturēties, ja nevajag, bet jāvelk ir krietni augstāk. Tālāk. Kārtīgi iestieptos. Tad muguru. Jau var tikt līdz pirksgaliem. Galvu noliecot uz leju. To varam sakombinēt vēl arī elpošanu, lai strādātu arī diafragmu, paņem rokas augšā. Jāelpo dziļi, cik kur ilgt, un izelpojam lejā un vēl pastiepjamies. Būs pa kalniem arī labi sagurušas rokas. Vajadzētu mums mēģināt, ja varam savienot kopā. Tad uz vienu pusi, tad uz otru pusi. Ja ir gadījumā tā, kad mēs nevaram savienot rokas, tad mēs pastiepjam vienu aiz galvas, otru aiz galvas un tāpat aiz muguras savienot. Jā, tādā veidā.